Nākamās 48 stundas mēs izdzīvosim tikai ar to, ko paši varēsim noķert. Nē, tas ir labs gabals. Mēs te labi paēdīsim. Es burtiski tūlīt metīšu to tieši virs uguns. Vai tu mani izjoko? Mēs izpētīsim dažas no skaistākajām ainavām, ko Austrālija var piedāvāt. Viss, lai atrastu lomu. Sams ir mūsu ēdiens. Skaties, gandrīz cauri tam var redzēt. Vai esi izlēms, vai vēlies palikt Austrālijā vai pārcelties kaut kur citur? Un lieta ir tāda. Un šis trakais piedzīvojums sākās tieši tagad. Paskatieties uz šo puiši. Mēs sākām agri no rīta. Un nākamās 2 dienas, puiši, es ēdīšu tikai to, ko varēsim noķert. Mums uz klāja ir mūsu Stīvo. Tu varbūt viņu atceries no šefpavāra gatavošanas draugs. Šodien viņš nav savās baltajās apakšbiksēs. Jā, viņš ir uzvilcis offshore tails ekipējumu. Šodien, puiši, offshore tails ekipējums. Tātad plāns ir šāds. Šodien pirmajā dienā ņemam makšķeri un spoli. Mums vajag dabūt ēdienu. Tas ir plāns. Ja mēs noķersim dzīvu ēsmu un neko citu neizdosies noķert, laikam man būs jāēd dzīva ēsma. Tā šodien būs. Es ēdīšu visu, ko noķersim. Mēģināsim visu dienu uzlabot lomu, lai dienas beigās, cerams, mums būtu kāda garšīga rifu zivs vai kaut kas tamlīdzīgs. Zini, kā peleģiskās zivs vai kaut kas tamlīdzīgs. Bet es neesmu makšķerējis ar makšķeru un spoli jau vairākus mēnešus, cilvēki. Tā kā Stīvo, tev varbūt nāksies man atkal iemācīt, kā lietot spoli. Sākam. Cerams, noķersim kādu labu snaperu vai ko tamlīdzīgu, bet jebkurā gadījumā viņš ēdīs dzīvo ēsmu. Es jebkurā gadījumā ēdīšu dzīvo ēsmu, puiši. Turam īkšķus? Varbūt. Redzēsim, kā mums ies līdz sērijas beigām. Dodamies uz dzīvo ēsmu vietām. Dabūsim dzīvo ēsmu un tad sāksim makšķerēt cilvēku. Mums vajag ēdienu pirmajai dienai. Otrajā dienā mēs izmantosim to, ko šodien noķersim – karkasus. Un mēs liksim dubļu krabju slazdus. Mēs dabūsim revanšu pret tiem sasodītajiem dubļu krabjiem, cilvēki. Jo jūs jau zinat, ka man galīgi nav veicies. Pagājušā sērijā jūs man uzdevāt dažus jautājumus, es uz tiem atbildēšu, cerams, otrās dienas beigās, kad ēdīsim to milzīgo dubļu krabi. Tas notiks, es to tagad izsaku skaļi, lai piepildās. Bet puiši ir tik sajūsmā šobrīd. Šie apstākļi, cilvēki. Mēs šodien dosimies tālu un plaši ar šādiem apstākļiem. Ūdens kā spogulis, cilvēki, ir vienkārši skaisti. Saule tikko sāk parādīties aiz horizonta. Mēs tā aizmugurē sagatavojam dažas makšķeres. Mums jābrauc nedaudz tajā virzienā. Tātad aiziet, draugi. Šis ir tas, ko mēs izmantojam, lai saķertu dzīvo ēsmu. Mums ir šie mazie sabiki džigi. Redzi, tiem ir tāda kā neliela spīduma maliņa. Džig, švīk. Cerams, ka kaut ko noķersim. Varbūt šī būs pirmā zivs, ko Vado šodien ēdīs. Ja neko citu nenoķersim, tad šo arī ēdīšu. Mēģini dabūt vismaz dažas krietnas ēsmas zivtiņas ar vairāk gaļas. Jā, kāpēc viņiem ir dažas mazās? Nu, sākam. Paskaties uz to. Tu Joko. Hoho, un tā ir mans ēdiens visai dienai. Ja mēs neko citu nenoķersim, tu esi uz tā, negribās to sēst. Es noteikti dabūšu kaut ko citu. Tātad. Šis ir tas, ko mēs izmantojam, puiši. Tos sauc par juku. Būtībā tie ir līdzīgi, dzeltenastas stavridai. Kaut kas tam līdzīgs, jebkurā gadījumā. Un tas ir kā konfekte jebkurai lielai zivī šeit. Tātad to mēs izmantosim kā dzīvu ēsmu. Domāju, ka šeit noķeršu kaut ko lielāku. Vai arī iešu uz pilnu programmu. Jā. Skaties uz šo. Tas jau ir labāk. Mēs to liekam iekšā. Mēs to liekam sasodītajā augstumsomā. Sveiki, tas ir tas, ko mēs saucam, puiši, par kazas zivi. Jūs varētu atcerēties, ka es dažas no tām nošāvu ar zemūdens bisēm. Tās neizaug ļoti lielas, bet tās ir viens no gādākajām, ko var dabūt. Jā, tās sev ir labāk. Mums ir ēdiens, mēs drīz būsim atpakaļ. Uz ēsmas džiga. Draugs, tas ir ēdiens, ar ko sākt. Vēlāk mums varbūt būs vahu, bet šī lieta ir viena no gardākajām, ko var dabūt. Tātad patiesībā mēs mājās brauksim ar kaut ko stīvu. Mēs to uzlabosim. Mēs to uzlabosim par 100%. Nolaid šo ēsmas džigu lejā, un šī ir gandrīz labākā ēsma, ko šeit var dabūt. Noķēru zivi, ko sauc par slaimī makreli. Tu vari tās redzēt tieši tur. Tā ir kā konfekte jebkurai lielai zivī šeit. Kas tas ir? Paskaties uz šo radību. Šo mēs saucam par grinneri. Tās ir vienas no dīvaināk izskatošajām zivīm uz zemes, bet viņš tiks atlaists. Viņš nav ēsma. Mums tagad tiešām veicas, puiši. Paskatieties uz šiem apstākļiem. Ūdens ir kā stikls. Es un Steve tikko runājām. Mēs esam gandrīz piepildījuši dzīvo ēsmas tvertni. To var redzēt tieši šeit. Mums ir pilns ar dzīvo ēsmas zivi. Tu vari tās visas redzēt. Un vēl šis lielais kazas zivs. Patiesībā ļoti skaistas zivs. Tās patiešām ir ļoti garšīgas. Tās neizaug pārāk lielas. Ko mēs darīsim? Mēs tūlīt laidīsim to tālāk. Cerams, ka izdosies dabūt ko labāku par šo kazas zivi. Bet ja neizdosies, es ēdīšu to zivu pirmajā dienā. Man šķiet, ka ar to nepietiks gaļas. Tāpēc mums būs jānoķer vēl kāda zivs. Manuprāt, Stīvs. Jā, tev taisnība. Tur ir daudz ēsmas. Tur ir daudz ēsmas, ko es varu apēst. Mēs tikko esam piebraukuši pie rifa. Tas ir turpat to redzēt. Ko mēs šodien ķersim, Stīv? Ko tu makšķerēsi? Sezona jau ir mazliet pavēle, bet mēs ceram uz vāku vai varbūt vēlās sezonas spāņu makreli. Tāpēc mēs nolaidīsim savus dzīves ēsmas šeit pie šīs malas. Cerams, ka šeit tev kāds būs. Pašlaik mums vienkārši vajag dabūt labāku ēdienu, jo mums tur ir jukas. Es jukas neēdīšu.
Mums ir arī laikam tā kazas zivs. To es varu ēst, bet ar to nepietiks gaļas. Tātad, Steve, draugs, tev vajag man dabūt kaut ko ēdamu, jo citādi es ēdīšu juku. Mums viss būs labi. Tagad mēs riskējam, bet noteikti vēlāk būs garantēts. Viņš to saka, puiši. Turam īkšķus, es vēlāk neēdīšu jukas. Tātad šeit mums ir viens slimīs. Es viņam tūlīt caur degunu to izlaidīšu. Labi. Ak, mans dievs, viņu tūlīt apēdīs. Ļauj man tikai ielikt to mazo papildu āķa aizmugurē. Tā, viss kārtībā. Tas ir viņa. Viss ir gatavs, turam īkšķus. Mēs dabūsim lielu zivi, draudziņ. Sūti viņu ārā, lai viņš iet ārā. Lai viņš iet, aiziet. Puiši, mums tagad makšķers ir izliktas. Abās pusēs ir pa vienai dzīvai ēsmai. Būtībā laiva vienkārši pārnesumā, vai ne? Tātad mēs braucam diezgan lēni. Jā. Ļoti lēni. Vienkārši ļaujam viņam tur peldēt. Mēs negribam pārāk noslogot ēsmas. Jā. Sapratu, es lēnā pārvietošos pāri rifam. Labi, puiši, mēs tagad ievilksim dzīvo ēsmas. Strauma un laika apstākļi ir pārāk labi. Mēs gribam doties plašāk un paskatīties, ko varam atrast. Tāpēc mēs iziesim no šīs, laikam, saklās vietas, kurās šobrīd esam iesprostoti. Dosimies plašumā. Puisi, vienmēr esi sūtīšanas senators. Aiziet. Mēs tikko esam aizbraukuši diezgan tālu. Tagad mēs vienkārši visu pārtaisam, jo, manuprāt, mēs laidīsim lejā dažus mīkstos silikonu mānekļus un varbūt arī kādas citas ēsmas. Varbūt aizmugurē izliksim dzīvo ēsmas zivi vai kaut ko tam līdzīgu. Mēs tagad mēģinām noķert lielākas zivis. Turam īkšķus, lai izdodas noķert kādu rifu sugu. Tas būs vienkārši fantastiski cilvēki. Dažas no šīm rifu sugām labākās ēdamās zivis okeānā. Labi, ejam iet lejā, aiziet. Ir laiks beidzot noķert briesmoni. Aiziet. Stīvo, liels kāds lokās. Aiziet, vecīt. Izstāst, ka tā ir laba zivs cilvēki. Jā, rifa zivī tas ir labs izmērs, lai kāds arī būtu. Nu, kas tas ir? Tā ir Blue Molar. Ir pagājis kāds laiciņš, kopš tu tādu noķēri. Jā, paskaties uz to. Laba zivs, draugs. Saprat, ko es domāju? Jā, mēs to dabūsim. Tas ir uzlabojums. Ir, puiši, ir! Mēs esam uz pareizā ceļa. Mums ir kaut kas mazs. Tas šķiet ļoti mazs, bet mums ir zivs. Mums ir zivs. Kas tas ir? Kas tas ir? Čūdžauko. Ak, dievs! Sasodītais grīners, tu joko? Paskaties uz šo zivi, viena no neglītākajām lietām uz planētas Zeme. Paskaties uz tiem matiem, uz tās radības. Ak, dievs! Tu ej atpakaļ. Es labāk būtu neko nenoķēris, nekā noķēris to radību. Tu joko ar mani? Tā bija kāda būtne no dziļumiem. Labi, es dodos atpakaļ tur lejā. Nav nekādu variantu, kad es ēdīšu to radību. Nekādā gadījumā. Es esmu atpakaļ lejā. Aiziet. Ir laiks beidzot noķert kādu zivi. Es vēl neesmu pat neko kārtīgi šeit noķēris. Tātad mēs dabūsim zivi vakariņām. Aiziet. Man te ir zivs. Šī šķiet nedaudz labāka. Nē. Es to pazaudēju. Nu re, es dabūju kaut ko mazu. Ak, dievs, šodien no šīm lietām nevar aizbēgt. Man atkal ir gorilla. Vai tu joko? Kas pie velna? Zini, šis ir labāks. Tev šoreiz ir kaut kas labs. Beidzot, nepazaudē auklu. Rekordists, nepazaudē šo. Šis ir labāks, puiši. Šis ir daudz labāks. Šis nav zaļais. Nav iespējams, ka šis ir zaļais. Ja ir, tad tas ir pasaules rekords pārbaudi. Jā, pieķērās. Nu, kas tas ir? Neticami. Grūti pateikt. Jā. Tieši to mēs gribam. Jā, šovakar labi paēdīšu. Paskaties uz šī radījuma krāsām. Tās tur ir Venēras ilknezivs. Tās neizaug tik lielas kā tās melnplankuma ilknezivis, bet, manuprāt, tās ir tikpat labas ēšanai, ja ne pat labākas. Tātad tas tur būs vakariņām. Labi, es paskaidrošu. Jā, es 2 dienas ēdu tikai to, ko pats noķeru. Bet šis ir šķidrums, draugs. Es varu dzert, ko vien vēlos. Labi, ja nu kas, šī saules tikai padarīs mani izsalkušāku. Mēs varam viegli nogriezt dažus filejas gabalus no tās kazas zivs, uztaisīt šeit nedaudz sašimi. Mums vēlāk būs tā ilkņa zivs, ko pagatavot. Bet mums vajag noķert vēl dažas zivis, jo mums jāpiepild krabi slazdu ar atgriezumiem, lai rīt, 2. dienā, varam dabūt dubļu krabi. Vienkārši patur vienu no tiem zobaņiem, ko noķeram, un ieliec to krabi slazdos. Tā mēs daram. Nākamais zobains, es to paturēšu. Draugs, es upurēšu visus tos drāņķus, man jau apniktos ķert. Tiešām apniktos ķert. Tu esi viltīgs. Šodien mēs slaktējam grinerus. Jā, mēs viņu dabujām. Jā, mazulīt. Mēs vieru dabujām. Šķiet, ka ir labs. Tas nav zobainis. Tas ir tīri labs. Nē. Kāpēc tas vienmēr noķēra tikai zobainis, bet zaudēja visas labās zivis? Tas būtu bijis milzīgs zobains. Ak, mans dievs. Labi, Steve, es tikko kaut ko pijākēju.
Mēs domājam, ka tas ir zobainis. Lūdzu, lai tas ir zobainis. Jā, šis ir zobainis. Ko mēs liekam krāpju slazdā, tas vilka pārāk stipri. Tas ir lielisks, viņš to pazaudēja. Draugs, tā ir viltība. Tev vienkārši jārausta tik stipri, cik vari, lai zobaini dabūtu no āķa. Devo, ir uz āķa, draudziņ. Saņemies, dēls. Piepūlies. Kas mums te ir? Paskatieties uz apstākļiem šobrīd, puiši. Tas ir vienkārši neticami. Pasaules rekorda izmēra zobainis. Lūdzu, tu tieši nonāksi krāpju slazdā. Viņam ir dubultā loms, vai tu man izjoko? Viņam ir sarkanais klinšu asaris un asiņains, tāpēc arī jūtu, ka smags, jā, spēcīgs. Tas arī ir liels sarkanais klinšu asaris. Šo mēs saucam par sarkano klinšu asari. Viņi ir līdzīgi skorpiju zivīm. Ja tevi kāds no tiem sadurs, tu to noteikti sajutīsi. Tas ļoti sāp. Šis patiesībā ir ļoti liels eksemplārs. Daudzi cilvēki tos sauc par nabaga cilvēka omāru, jo, kā izrādās, tie garšo līdzīgi kā omārs. Tā kā es domāju, ka mums vajadzētu pamēģināt, Stīvo. Mums šobrīd leduskastē ir vesela kaudze rifu zivju. Tātad, ko mēs darām? Mēs dodamies nelielā braucienā līdz Wave Rider bojai. Tas būtībā ir kā fēd. Ja tu nezini, kas ir fēd, tas ir zivju pulcēšanas ierīce. Tas būtībā ir vienkārši boja okeāna vidū, ap kuru pulcējās visas zivs. Mēs patiesībā dosimies mēģināt tur makšķerēt. Un ja tu nebūs zivju vai kaut kas tam līdzīgs, varbūt ielēksim un pametīsim ar harpūnu. Nekad nevar zināt. Tā kā jā, mēs dodamies nelielā izbraucienā. Tiekamies tur, aiziet! Mums priekšā ir apmēram 15 km brauciens līdz nākamajai vietai. Labi, šis ir tas, ko mēs visi meklējam. Visas zivis būtībā vienkārši seko okeāna straumēm. Un tad šis, es pieņemu, piedāvā kaut kādu struktūru šeit, nekurienes vidū. Un visas zivis vienkārši pulcējās ap šo. Un mums ir tie dzīvās ēsmas zivtiņas, ko ieguvām nedaudz agrāk. Skaties, tai ēsmai tur kāds dzenas pakaļ. Tu redzi to? Kāds dzenas pakaļ tai ēsmai? Viņi vienkārši izmet dzīvo ēsmu. Jā, mazalīt! Uhuhu! Skaties, kā viņš rauj! Hei, viņš nav slikts. Lūdzu! Šeit ir jauks dorādo, puiši! Tā ir skaista korifēna. Šī te ir mātīte. To var pateikt, šeit nav izciļņa. Lielākos tēviņus sauc par buļļiem. Viņiem šeit ir lieli izciļņi. Bet paskaties uz tām krāsām. Tā noteikti ir viena no skaistākajām zivīm uz zemes. Labi, Stīv, tie būs tako. Tako, draugs. Pirmajā dienā mēs kārtīgi paēdīsim. Labi, dabūsim vēl vienu. Tagad ir mana kārta. Aiziet, tikai jokoju, draugs. Ej, tur ārā, draugs, atvaino. Viņi ir pilns visur. Redzi viņu? Ēd no virsmas. Paskaties uz to. Viņi paņēma no pašas virsmas. Jā, mēs viņu dabujām. Paskaties uz to. Nē, arī tas ir labs. Paskaties tik uz viņu. Nekādā gadījumā es to iznīcinātu. Tas trāki ņēma no virsmas. Nu, tur aiz tā ir pāris draugu. Tur ir vēl viena kamera, tur ir vēl viens labs. Vienkārši uzmanīgi pievelc to šurp. Jā, mazulīt. Paskaties, cik zeltaina tā ir. Ak, mans dievs. Tā ir skaista korifēna, draugs. Jā. Mēs kārtīgi paēdīsim. Skaties uz to tur mazulīt. Šī ir tā lieta, pēc kā mēs atbraucām. Skaista korifēna. Tik jautri skatīties to trako gaisa šovu, ko viņi sarīko, kad tos pieķer. Bet tas ir vakariņas pirmajai dienai. Mēs to esam izdarījuši. Mēs arī izmantosim šīs zivs atliekas krabju slazdos nedaudz vēlāk. Cerams, ka otrajai dienai mums izdosies noķert dūņu krabi. Šī sērija būs tik forša, cilvēki. Labi, liekam viņu uz ledus. Tas ir labs eksemplārs. Viņš mēģina izņemt manai zivi iekšas, kamēr tā vēl ir uz āķa. Tas neiet pārāk labi. Viņam vienkārši ir āķis iekšā. Mana kāja tikko izkustējās. Labi. Ej, tu teizī. Ak, Dievs. Uz leju, un tad viņi to metīs. Es tikko ielācu ūdenī. Mana zivs sapinās ap propelleri. Mēs to zaudējām. Vismaz tu dabūji savu zivi, draugs. Tas bija pilnīgs. Jā, jūs puiši zināt, kas tas bija. Neder tā mājās, bērni. Tā nemakšķerē. Tā nav tā, kā vajadzētu makšķerēt. Bet, ziniet, dažreiz viss vienkārši aiziet pa pieskari. Vējš ir pastiprinājies, un mums somā ir kaudze zivju. Tāpēc mēs to tagad sūtam atpakaļ mājās. Mēs tūlīt iemetīsim tos krabju slazdus, un tad es pagatavošu to zivi pirmajai dienai. Jā, mums ir kazzivs no paša rīta. Mēs domājām, ka šī kazzivs varētu būt vienīgais, ko es ēdīšu. Cilvēki, mums ir bijusi lieliska diena, Stīvo, tāpēc dzīvosim un ļausim dzīvot. Mēs šo puisi laidīsim vaļā. Pilnīgi traka makšķerēšanas ar makšķeru un spoli sesija, lai atkal ieietu ritmā. Jā, labi, mums ir kaudze zivju. Mēs iemetīsim tos krabju slazdus. Cerams, ka rīt otrajā dienā varēsim dabūt krabjus. Mums priekšā gara atgriešanās mājās pa skarbiem apstākļiem. Tātad aiziet! Kāda pilnīgi traka rīta, puiši. Mēs noķērām šo milzīgo mahi delfīnu zivi, dorādo, sauciet kā gribat. Un tagad dodamies lejā uz pludmali. Mēs gatavosim to uz vietas.
Bet, puiši, es tikko kā izkāpu no laivas. Man tiešām nav nekāda piederuma. Man ir tikai nirēja nazis, un tas arī viss. Nav variantu, ka visa šī zivs ietilps virs ugunskura. Tāpēc domāju, ka varbūt sagriezīsim to gabalos vai kaut kā tā. Un jā, mēs varam izmantot lieko gaļu no skeleta un visu pārējo. Mēs ieliksim to krabju slazdos un cerams, ka rīt, 2. dienā, mums izdosies noķert kādus dubļu krabjus. Bet 1. dienā, draugi, mēs to izdarījām. Es atbildēšu uz dažiem jautājumiem no pagājušās nedēļas jautājumu un atbilžu sadaļas. Par to pastāstīšu vēlāk šajā epizodē. Bet vispirms sāksim sagatavot šo zvēru 1. dienai. Kāda pilnīgi traka diena šodien bija. Esmu tik sajūsmināts. Mums ir šis īstais mahizvērs. Tas patiešām ir smags cilvēks. Nemelošu, mana roka jau sāk sāpēt, bet mēs tūlīt viņu uzliksim šeit augšā. Šeit mēs droši vien varam to sadalīt filējās. Ak, mans Dievs! Paskaties uz šo zvēru. Šī ir tik skaista zivs, cilvēki. Noteikti kāds mektats gara, es domāju. Tā ir patiešām stingra. Es nevaru šo zivi izķidāt, jo man ir tikai niršanas nazis. Tas ir viss, kas man ir mugursomā. Tāpēc es pat nemēģināšu šo skaisto zivi tīrīt. Ja es mēģināšu to darīt, es tikai sabojāšu zivi. Tāpēc mans plāns ir vienkārši nogriezt dažus steikus no šīs zivs. Iekursim uguni, un es uzlikšu šos steikus tieši uz uguns. Būs lieliski. Es gribu nogriezt tik daudz gaļas, cik pats gribu apēst. Droši vien turpat ir labi. Un ko es darīšu? Es vienkārši griezīšu zemāk un nogriezīšu skaistu steiku, kaut ko līdzīgu jēra stilbiņam no šīs gaļas. Tieši šeit. Un mēs varam vienkārši uzlikt visu šo asti tieši uz uguns. Jūs redzat? Es vienkārši griežu leju pa šo asti tieši šeit. Un tad, ko es darīšu? Es vienkārši nolauzīšu to tieši tā. Tas būs tik garšīgi, cilvēki. Es burtiski vienkārši uzmetīšu to tieši uz uguns. Visa tā skaistā baltā gaļa, ko tu redzi tieši tur, tā būs pietiekami laba maltīte, lai es varētu izvilkt līdz vakaram. Jā, mēs izmantosim karkasu. Vēlāk iemetīsim to krabju slazdā. Un tad, cerams, mums izdosies noķert milzīgu dubļu krabi. Bet tas tur, tā ir pusdiena, draudziņ. Paskaties, cik primitīvi tas ir cilvēki. Tas ir gluži kā liela cūgais karbonāde, tikai tas ir kā, es domāju, tas ir kā mahi aste. Uzkurināsim šo ugunskuru. Un jā, mēs vienkārši uzmetīsim šo lietu tieši pāri ugunī. Es domāju, ka būs diezgan grūti šeit atrast skaliņus, jo vakar līja lietus. Iesim mazliet pastaigāties, paskatīsimies, ko varam atrast. Labi, savāksim veselu kaudzi ar šo. Perfekti. Visu šo. Mums ir šie skaistie skaliņi tieši šeit. Redzat, tie ir ļoti viegli un pūkaini. Es gribu vienkārši aizdedzināt tos uzreiz. Mums ir mazi zari, vidēji, lieli un ļoti lieli. Mēs tos liksim virsū pēc kārtas, bet vispirms aizdedzināsim šo lietu. Aiziet. Mums gandrīz izdevās ar pirmo mēģinājumu. Nu sākam. Redziet, mūsu uguns jau labi deg, puiši. Es gribu to pamazām un lēnām turpināt kurināt. Mēs iegūsim labu ogļu kārtu. Un tad mēs varēsim uzmest to sasodīto jēra stilbiņu, to sasodīto mahi asti tieši virsū šitam. Jā, paskatieties, cik stipri mūsu uguns tagad deg, puiši. Šis viss tiešām aiziet. Es lēnām pievienoju lielākus malkas gabals, lai pārliecinātos, ka tā turpina degt. Šodien mums būs zivs no 1. dienas. Cerams, ka 2. dienā ēdīsim tos sasodītos dubļu krābjus. Jūs rīt nāksiet kopā ar mani. Cerams, ka mēģināsim dabūt ēdienu. Es centīšos neēst neko no tā, ko noķēru šodien, jo mums šodien bija tik daudz labu zivju. Es dalīšos ar to ar visiem saviem draugiem un ģimeni. Nekas no tā, ko es noķeru, nekad netiek izšķiests. Mēs vienmēr izmantojam pilnīgi katru tā daļu. Un jā, šodien nav nekādas atšķirības. Tātad, turpinām kurināt šo uguni. Liksim to sasodīto mahi asti uz uguns kā jēra stilbiņu un vienkārši baudīsim 1. dienas atmosfēru, draugi. Es tiešām neticu tam, paskatieties uz šo puiši. Šis ir tas, ko mēs metīsim uz uguns. Vai jūs jokojat? Tas būs tik iespaidīgi. Es pats to nekad iepriekš neesmu darījis, bet esmu redzējis, kā citi to dara. Vienkārši uzmet visu asti uz uguns un, jā, cerams, ka tā to pasargās. Tam vajadzētu būt labi. Es tiešām ļoti gribu to izmēģināt. Šī lieta ir neticama, cilvēki. Viens no maniem mīļākajiem zivīm okeānā. Vienkārši fantastiski. Es tagad izkliedēšu šīs ogles un uzliksim šo asti tieši virsū, labi? Mēs to uzliksim tieši uz uguns. Tieši tā. Uzstudēsim uguni un vajadzētu varētu to labi apgriezt. Jā, tas izskatās lieliski. Paskaties uz to tagad. Tu joko? Mums burtiski visa mahi aste ir tieši virs uguns. Tas vairs nevar būt primitīvāk. Es gribu, lai liesma skartu tikai zivs ārpusi. Mēs varam turpināt kurināt uguni, jo tas patiesībā ir ļoti liels gaļas gabals priekš šāda izmēra uguns. Jūs varat iedomāties, ka mahi aste šobrīd ir apmēram tik bieza. Tātad mums patiesībā vajag diezgan stipru uguni, lai karstums tiktu līdz pašam zivs vidum. Zivs kaulam vajadzētu palīdzēt saglabāt to patiešām sulīgu un mitru. Es domāju, ka tā ir šīs metodas teorija. Nezinu, vai tas strādās, puiši. Man vienkārši patīk izmēģināt jaunas zivs gatavošanas tehnikas. Mums vienkārši būs jāizmēģina. Es jums godīgi pateikšu, vai tas ir labi vai nē. Tā ir mahi. Jūs varat redzēt, ka tā puse, kas ir virs uguns, sāk cepties. Izskatās vienkārši neticami.
Protams, šī puse vēl nav apgriezta. Tagad apgriezīsim to nedaudz. Bet tas izskatās tik labi, vecīt. Es esmu tik sajūsmināts šobrīd. Ļauj man ātri to apgriezt. Paskatīsimies, kā viņi izskatās. Tu joko, vecīt? Paskaties uz to. Es domāju, ka tas būs vienkārši traki. Ko es mēģinu izdarīt? Es mēģinu nedaudz apslāpēt uguni, lai radītu visu šo dūmu, ar ko mēs cerams varēsim piesātināt šo zivi. Tām vajadzētu būt tiešām lieliski. Kā redzi, šobrīd ir daudz dūmu. Viss ir gandrīz gatavs. Es tūlīt ņemšu viņu no uguns. Paskaties uz šo. Tu joko, vecīt. Labi, liksim viņu tieši šeit. Un paskaties uz šo asti, cilvēku. Tieši tam mēs šobrīd ķersimies klāt. Un viņa vienkārši noplēsīs šo ādu nost. Ak, mans dievs, tu nopietni? Paskaties uz šo, cik skaista, balta un sulīga ir šī gaļa. Skaties, tā burtiski vienkārši notek no kaula. Mēs esam trāpījuši tieši 10. ar šo gatavošanu. Paskaties uz to. Skaista, balta gaļa. Pirmā diena, vecīt. Priekā. Pamēģināsim. Tas patiesībā ir tik garšīgi, kas pie velna. Gaļa ir tik sulīga. Paskaties uz šo. Nezinu, vai tu vari redzēt. Tā ir tikko pagatavota. Ik viens, kas ir mēģinājis mahi, jūs zināt, cik tas šobrīd ir garšīgi, puiši. Es to visu apēdu. Tur vairs nekā nav palicis. Šī ir bijusi neticama pirmā diena. Mums šeit ir tik daudz gaļas. Ko es gribu izdarīt? Es gribu aizbraukt aiz stūra un izmest krābju slazdus, jo rīt, 2. dienā, ar veiksmi mēs varēsim ēst milzīgu dubļu krabi. Cerams, kamēr gatavošu, sarīkošu nelielu Q&A. Tas viss ir bijis neticami. Tātad, nodzēšam šo ugunskura un dodamies tālāk. Iesim izliktos krābju slazdus. Aiziet. Tagad ir 2. diena, un es vakarā iemetu krābju slazdus. Tātad, ko mēs šodien darīsim? Mēs dosimies uz mangrovu jaudzi. Tieši tur, kur es tos vakarā izliku. Mēs patiesībā vakar tieši tur noķērām zivi. Es izmantoju zivju atliekas. Es tos iemetu krābju slazdā. Vakarā izliku tos ārā. Un šodien mēs dosimies pārbaudīt, vai mums ir milzīgs dubļu krabis. Bet ja mēs nedabūsim dubļu krabi, ir ziemas vidus. Es nevaru sūdzēties. Šajā gada laikā dubļu krabjus parasti nemaz nevar noķert. Tāpēc man ir rezerves plāns vēlākam laikam. Es gribu jūs aizvest uz lielisku vietu, kur pagatavot ēdienu. Es atbildēšu uz dažiem jautājumiem, ko jūs man uzdevāt pagājušajā nedēļā par, laikam, manu dzīvi un, visām tādām lietām. Mazliet jautājumu un atbilžu sesiju, kamēr ēdīsim visu, ko šodien noķersim. Bet šī ir 2. diena, mums vajag dabūt ēdienu, draudziņi. Šeit ir vienkārši neticami, puiši, bet es nevaru beigt domāt, vai mums būs milzīgie dubļu krabji. Šī došana ir vienīgā reize manā dzīvē, kad es tiešām gribu krabjus. Aiziet, puiši, mums jātiek līdz tai mangrovu audzei. Lecam iekšā, aiziet. Paskatieties uz šo, puiši. Mēs esam dziļi šajā mangrovu audzē. Un mēs pārbaudām šos krabju slazdus. Turam mīkšķus, lai mums būtu milzīgs dubļu krabjus, ko varam izvilkt no šiem krabju slazdiem. Bet jā, ejam atrast šos slazdus. Redzēsim, vai 2. dienā ēdīsim dubļu krabi vai nē. Pirmais slazds. Mums ir dažas zivis un daži mazi krabji. Nē, jā, es zinu. Vai ne? Jā, labi, šeit izstās labi. Noteikti ir krabis. Nekas. Šobrīd neizskatās labi. Tie ir 3 smurdi, un mums ir tikai 2 mazi krabi. Tātad pārbaudīsim šo pēdējo. Turam mīkšķus, bet man nav liels cerības, puiši. Jā. Nē, tas ir viss, ko mums izdevās dabūt, puiši. Šis mazais brimbo. Ak, mans dievs, mēs atkal palikām tukšā. Varbūt man vajadzētu mācīties no savām kļūdām, puiši. Tie sasodītie dubļu krabji vienkārši nav sastopami ziemā. Es vienkārši turpinu mēģināt. Es turpinu ciest neveiksmes, bet varbūt mums vienkārši jāpadodās. Mēs uz dažiem mēnešiem padodamies. Pagaidīsim, līdz kļūs nedaudz siltāks. Bet tas ir labi, puiši, jo es jums teicu, man ir rezerves plāns, un mēs ēdīsim omārus. Kaut kā. Man būs jāizskaidro nedaudz vairāk. Ejam lejā, es atbildēšu uz dažiem jautājumiem. Mēs kaut kā ēdīsim omāru. Nezinu, vai tas ir krāpšanās vai nē, jūs man pateiksiet komentāros, bet tas būs traki. Aiziet. Es jums teicu, ka mēs ēdīsim omāru. Kaut kā. Šis laikam ir kaut kas līdzīgs omāram. Paskatieties uz to. To sauc par nabaga cilvēku omāru, puiši. Tas ir sarkanā klinču menca. Šajā Austrālijas daļā tie gandrīz vai tiek uzskatīti par kaitēkļu sugu. Tāpēc neviens īsti nevēlas tos paturēt. Bet acīm redzot, ja tos pagatavo pareizā veidā, tie garšo gluži kā omārs. Tāpēc tos sauc par nabaga cilvēku omāru. Ja nevar atļauties īstu omāru, ņem vienu no šiem puišiem. Tātad mēs vienkārši nogriezīsim filejas tieši no šī radījuma. Un ko parasti liek uz omāra? Čiploku sviests, tāpēc mēs to arī uzliksim. Mēs liksim to tieši virs uguns. Un kamēr tas gatavojās, mēs atbildēsim uz dažiem jautājumiem, un tad nogaršosim to un paskatīsimies, vai tiešām garšo kā omārs. Es pat uzvilkšu cimdus, lai to sataustītu. Es vienmēr uzdurošu šiem dzelkšņiem cilvēku. Man nenormāli sāpēs, es kliekšu. Paskaties uz tiem sasodītajiem dzelkšņiem. Vai tu redzi to tur? Ja kāds no tiem tevi trāpa, tev nenormāli sāpēs. Bet paskaties uz šīs lietas galvu. Tam ir galva. Ko varētu mīlēt tikai paša māte? Tā lieta. Es tūlīt nogriezīšu filejas no tā. Mēs patiešām mēģināsim to izdarīt, jā. Es nezinu, vai tas būs kā balta gaļa vai kaut kas tam līdzīgs. Es nekad mūžā neesmu ēdis šādu.
Vienkārši eju lejup gar mugurkaulu. Vienkārši vadu nazi gar to, cenšoties nepieskarties nevienam no šiem dzeloņiem vai kam tam līdzīgam. Tas ir iekšējo orgānu dobums. Mums šeit ir diezgan labi veicies. Paskatieties uz to. Tur ir skaists, balts gaļas gabals. Jūs varat redzēt, ka tas patiešām izskatās neticami balts. Es nemelošu. Tātad tas tur ir viens filējas gabals. Apgriezīsim viņu otrādi, izdarīsim otru pusi. Jūs varat redzēt, ka mums šeit ir šī skaistā, baltā gaļa. Un mēs patiešām esam labi paveikuši darbu. Paskatieties uz to. Jūs gandrīz varat cauri redzēt. Tad jūs zināt, ka filējēšana ir izdevusies labi. Tātad, ko es darīšu? Es šo atmetīšu atpakaļ okeānā. Uzkurināsim uguni. Un es gribu šo uzreiz likt uz uguns. Pievienosim nedaudz ķiploku sviesta. Jā, mēs, protams, neesam noķēruši ķiploku sviestu, puiši. Bet man šķiet, ka uz omāru to vienkārši vajag uzlikt, vai ne? Es domāju, ka viņi saka, ka tas garšo pēc omāra, jo acīm redzot šīs zivis ēd daudz vēžveidīgo. Un acīm redzot, viss, ko viņi ēd, ietekmē viņu gaļas garšu. Un tas parādās gaļā. Tā ka es nezinu, vai tas ir taisnība vai nē, bet pamēģināsim un paskatīsimies, kā būs. Tagad kurinām uguni. Jūs jau zinat, kā tas notiek. Skali, mazi zari, lielāki zari. Jūs zinat, kā tas ir. Tātad, ķeramies pie lietas. Liekam to zivu virsū. Es tiešām esmu šausmīgi izsalcis. Labi, liksim to tieši tur. Tas bija diezgan labi. Skaista zivs tepat. Bet es gribu pievienot nedaudz ķiploku sviesta. Jā, tas droši vien ir mazliet krāpšanās. Mums vajadzētu ēst tikai to, ko paši noķeram. Bet nu jūs jau zinat, šī ir pēdējā diena, puiši. Tas ir kā neliela svētki. Tāpēc es paņemšu nedaudz sviesta tepat. Un ko es darīšu? Vienkārši uzsmērēšu to visai šai zivī. Sviests ir virsū, paņemsim arī nedaudz ķiploku. Vienkārši ieliksim visu šo ķiploku sviestā. Cerams, ka pielips. Esam visu sagatavojuši. Mums ir zivs ar ķiploku sviestu. Tagad izšķirošais brīdis. Iekursim uguni un liksim to virsū. Paskatīsimies, vai garšo kā omāts vai nē. Redzat, šī uguns tagad tiešām labi kuras. Ko es darīšu? Es uzreiz sākšu atbildēt uz dažiem jautājumiem, ko jūs man uzdevāt pagājušajā nedēļā. Turpināsim kurināt šo uguni. Zivi liksim virsū apmēram pēc 5–10 minūtēm, bet vispirms atbildēsim uz dažiem no šiem jautājumiem. Pirmais jautājums. Vai tu pats montē savus video? Cik ilgu laiku tev aizņem izveidot video no filmēšanas līdz montāžai un publicēšanai? Tā kā visu gandrīz pilnībā daru pats, draugi. Redzat, es dodos savos piedzīvojumos, es visu nofilmēju, tad atgriežos mājās un visu samontēju. Parasti es atvēlu, ziniet, tas atkarīgs no piedzīvojuma un no tā, kas man ieplānots. Bet, ziniet, 2–3 dienas filmēju, un tad vēl apmēram 2–3 dienas montēju. Un tad pēdējā dienā parasti ir augšu pielāde un tāda kā puse brīvas dienas. Tā kā tas ir diezgan pilna laika darbs, draugi. Man gandrīz nemaz nav brīva laika. Tas viss ir ļoti saspringti, bet es to vienkārši ļoti mīlu. Šo es tāpat darīju savā brīvajā laikā. Tā kā jā, ja vien man nepievienojas kāds cits piedzīvojumā, viņi var palīdzēt man iegūt kādus drona kadrus vai ko tam līdzīgu. Bet jā, visu pilnībā daru tikai es pats, draugi. Kāds bija tas izšķirošais brīdis, kas lika man pilnībā pievērsties YouTube? Jā, draugi, laikam tāds bija, kad pabeidzu skolu un viss tam līdzīgi. Es sāku laikam studēt, un man īsti nepatika tas, ko darīju. Un es skatījos ārā, redzēju šīs skaistās dienas, bet pats sēdēju birojā vai, ziniet, darīju darbu, kas man riebās. Un es vienkārši domāju pie sevis, dzīvē taču jābūt kam vairāk cilvēku. Man noteikti ir lēms, kas vairāk. Tā, ziniet, es paņēmu kameru, sāku filmēt visādas lietas un visu vienkārši auga un auga. Es kļuvu ar vien pārliecinātāks kameras priekšā. Jā, laikam mēs esam nonākuši līdz šim brīdim, kad es to daru katru nedēļu jums, un man tas ļoti patīk. Tas ir kļuvis par manu darbu. Laikam bija tāds izšķirošs brīdis. Tas bija brīdis, kad pārdzīvoju visgrūtākos laikus. Un man tiešām vajadzēja ieskatīties sevi un padomāt. Paga, ko tu patiesībā vēlies darīt šajā dzīvē? Tev dzīvē ir jābūt kam vairāk nekā tikai darīt kaut ko, kas tev nepatīk. Un jā, laikam tas man bija izšķirošs brīdis. Nākamais jautājums. Kāds ir biedējošākais piedzīvojums, kas man jebkad bijis veidojot YouTube? Man ir diezgan palīdzies, puiši. Man ir bijušas dažas situācijas, kad esmu mēģinājis zem rifa noķert vēžus, un esmu iestrēdzis zem rifa, un tad man likās, ka tūlīt noslīgšu. Tas ir diezgan biedējoši, es nemelošu. Dažas naktis, ko esmu pavadījis mangrovēs, tas viss ir ļoti, ļoti neomulīgi. Tas nav tik biedējoši, tas vienkārši ir neomulīgi. Bet laikam tas arī viss. Man ir diezgan paveicies. Mums gan bija viens gadījums ar trakām haizivīm. Jā, mēs devāmies zemūdens medībās ar harpūnu, un šīs haizivis gandrīz mēģināja mūs apēst, pirms mēs vispār bijām ūdenī. Viņas mēģināja uzbrukt laivai un visam pārējām. Es un mani draugi nolēmām, ka būtu gudri ielēkt iekšā. Un jā, tas beidzās nepārāk labi. Bet jā, laikam tās ir biedējošākās pieredzes, kādas man jebkad bijušas. Kāda ir visdīvainākā tehnika, ko es iemācījies no pamatiedzīvotāju kultūrām, kas tev palīdzējusi izdzīvošanas izaicinājumos? Droši vien visunikālākā un foršākā lieta, ko esmu iemācījies no pamatiedzīvotāju kultūrām, bija vienkārši izmantot zaļu koka gabalu, nogriežot tam galu un izveidojot otu. Tu to nolauzi, sakot saspaidi, un tas pārvēršas par otu. Tagad tu vari to izmantot zobu tīrīšanai. Tu vari to izmantot, lai uzklātu marinādi gaļai, vai zini, izmantot kā jebkāda veida otu, kā vien vēlies, piemēram, krāsošanai. Es domāju, ka tā ir viena no foršākajām lietām un vienkāršākajām tehnikām, ko esmu redzējis daudzās dažādās kultūrās. Nākamais jautājums. Kas ir trakākais, ko esi jebkad ēdis?
Saraksts ir ļoti garš. Jūs esat redzējuši piedzīvojumus. Mums bija dubļu zivtiņas, mums bija neapstrādāts pipijas, mums bija neapstrādātas zivis, mums bija jūras gurķis. Tas droši vien bija pats negaršīgākais, ko jebkad esmu ēdis. Jūras gurķis manā nesenajā ceļojumā uz Indonēziju. Es nevaru noticēt, ka tūlīt to ēdīšu. Mēģināsim. Tas ir pretīgi. Tas burtiski iekrāsoja manas rokas uz vairākām dienām. Es apsolu, manas rokas pilnībā kļuva melnas, tikai no gaļas ārpuses krāsas. Mana mute bija melna, un vispārējais arī. Tas bija vienkārši pretīgi, vecīt. Jā, tas noteikti ir visatmiņā paliekošākais. Vai tevi kādreiz ir nopietni savainojis kāds radījums, ar kuru tu ņēmies? Man šis patiesībā šķiet diezgan smieklīgi, puiši, jo mani nav nopietni savainojuši. Man vienkārši ir bijuši, ziniet, diezgan dziļi griezumi uz rokām, kājām un visur citur. Bet parasti man imūnsistēma ir kā zvērs, tāpēc es jums arī teicu. Mēs turpināsim to darīt, līdz nonākšu slimnīcā. Tātad jā, mani vēl nav pārāk smagi savainojuši, puiši, bet piesitīšu pie koka, jo esmu pārliecināts, ka tā diena pienāks, vai ne? Droši vien nevajadzētu likt roku ugunī, kad runāju par savainošanos, bet tāds es esmu. Man te ir jautājums. Hei, es vienkārši gribēju pateikt, ka tavu video ir ļoti izklaidējoši. Es arī gribēju pajautāt, kā sākās tava karjera. Tātad, puiši, mans karjeras sākums, viss kā tas man izvērtās, bija tāds, ka man uzdāvināja GoPro kameru. Tā tas viss arī sākās. Es vienkārši sāku filmēt dažus sērfošanas klipus. Es devos makšķerēt, bet man nebija pietiekami daudz pārliecības, lai nostātos kameras priekšā. Man pašam tam nepietika drosmes. Es biju nedrošs par to, ko citi cilvēki domā par mani. Man šķita, ka man nav ko piedāvāt. Bet ar laiku es sapratu, ka, dažas lietas, ko es darīju, patiesībā bija diezgan foršas. Un es sajūtu sevī šo dedzīgo kaisli, parādīt sevi un patiešām sākt tam pilnībā nodoties. Un ar to es arī sāku nodarboties. Es sāku publicēt video. Un puiši, pašā sākumā tas nekad nav. Nekad labs. Sākumā tas ir drāņķīgi. Es atskatos uz to un vienkārši par to smējos. Bet lieta ir tāda, ka ar laiku es augu kā personība. Es kļuvu labāks montāžā. Tā vienkārši dzīvē notiek. Tev ir jāspēj sevi parādīt. Un ja es varu iedrošināt kādu no jums, nav svarīgi, ar ko jūs nodarbojaties dzīvē. Nedomājiet par to, ko domā citi cilvēki. Ja tev ir dedzīga vēlme kaut ko darīt, ej un dari to. Un vienkārši dari to, kas tev patīk šajā dzīvē. Dzīve ir tik īsa, draugs. Lai Dievs jūs visus svētī. Labi, es likšu zivu uz uguns un tad atgriezīšos pie jautājumiem, jo gaisma ļoti ātri zūd. Tātad liksim šo zivu uz uguns, skaties uz šo zivi. Mums ir ķiploks sviests uz šīs zivs. Izskatās patiešām ļoti labi. Ko mēs darīsim? Mēs paņemsim šo zivi, mums te ir labs augsts ledus, jūs varat redzēt. Mēs paņemsim šo zivi, mēs to uzliksim tieši tur virsū. Tās zivs lēnām cepās uz tās uguns, puiši. Es atbildēšu vēl uz dažiem jautājumiem, un tad ķersimies pie tās zivs un paskatīsimies, vai tā tiešām garšo pēc omāra. Jautājums. Kad tu saprati, ka vēlies darīt YouTube'ā, un ko tu darīji pirms tam? Principā pirms YouTube'ā es mācījos, puiši. Es studēju uzņēmējdarbību, tad sāku studēt jurisprudenci, un es vienkārši darīju kaut ko tādu, kas mani neinteresēja. Un es zināju, ka ja es varētu atrast kaut ko savā dzīvē, ko es mīlu, un kas man labi padodas, es zināju, ka man labi veiktos, jo es darīju kaut ko, kas man nepadodas, un tomēr spēju ar to tikt galā. Un man vienmēr ir bijusi šī dedzīgā vēlme atrast to, ko es mīlu. Un es sāku veidot video, un GoPro sāka mani pamanīt un sāka ar mani sazināties. Un GoPro, es gribu jums izteikt milzīgu pateicību. Jūs bijāt pirmie, kas ar mani sazinājās un teica, veids, mums ļoti patīk tas, ko tu dari. Mēs domājam, ka tev ir liels potenciāls. Un tas viens, ko GoPro pateica, iedeva man to mazo pārliecības dzirksti dzīvē cilvēku. Man uzmetās zosāda, runājot par to. Šī mazā pārliecības dzirksts manā dzīvē deva spēku turpināt radīt. Un līdz pat šai dienai GoPro joprojām mani atbalsta. Un es vienmēr būšu pateicīgs GoPro par to, ka viņi bija pirmie, kas pamanīja mazu video, ko es uztaisīju, un kas būtībā aizdedzināja šo manu kaislību, kas deg vēl šodien. Tātad, GoPro, es jūs vienkārši dievinu. Jūs esat labākais uzņēmums, un jūs atbalstat radošos cilvēkus. Jūs esat atbalstījuši arī mani. Un es vienkārši vēlos pateikt milzīgi paldies. Kāda ir tava nākotnes mērķi? Ne tikai attiecībā uz saturu, bet dzīvi kopumā. Mani mērķi ir vienkārši turpināt darīt to, kas mani dara laimīgu šajā dzīvē. Ja es turpinu progresēt, tad tas ir lieliski. Bet katru dienu es saprotu, ka šī dzīve ir tik īsa. Un ja es varu darīt to, kas mani dara laimīgu, un turpināt to darīt arī nākotnē, turpināt veidot šo karjeru un šo kanālu, un ņemt jūs visus līdzi, tad tas mani dara laimīgu. Es nedomāju pārāk tālu nākotnē, jo tas mani satrauc. Es domāju par rītdienu. Kas mani darīs laimīgu rīt? Ko man vajag sasniegt rīt? Ja es katru dienu kaut mazliet pietuvojos saviem sapņojiem un tam, ko man patīk darīt, gada beigās es atskatos un redzu, ka esmu uzbūvējis impēriju no lietām, kas man patīk darīt un tam līdzīgi. Tāpēc es neiestrēgšu nākotnē. Protams, man ir neliela vīzija par to, ko es vēlos darīt un tam līdzīgi. Bet es par to nedomāju sīkumos. Es vienkārši dzīvoju katru dienu tā, it kā tā būtu mana pēdējā diena uz zemes.
Jautājums. Ja tu esi bīstamā situācijā, Kā tu tur tiec galā, ja apkārt nav neviena cita? Nesen es biju uz dažām attālām salām Indonēzijā, un ja kaut kas notiktu, puiši, es neko nevarētu izdarīt. Man vienkārši būtu jāpieņem tas, kas notiek, lai kas tas arī būtu. Man vienkārši jāpieņem tas. Ja ir augsts, man vienkārši jāiztur augstums visu nakti. Ja ir nežēlīgs karstums, man vienkārši ar to jātiek galā un jāatrod kāda ēna. Lieta ir tāda, ka tev vienkārši jāpielāgojas šai videi. Es patiesībā neesmu bijis tādā dzīvības vai nāves situācijā. Pēdējais jautājums un iespējams pats aizraujošākais jautājums, jo šo esmu taupījis ļoti ilgu laiku, puiši. Man ir jautājums tev, Veid, vai esi izlēms, vai vēlies palikt Austrālijā, vai pārcelties kaut kur citur? Un lieta ir tāda, mēs pārvācamies, draugi. Mēs dodamies prom no šejienes. Šī ir mana priekšpēdējā nedēļa, draugi. Nākamā nedēļa ir mana pēdējā nedēļa. Un tad mēs dodamies prom no šejienes. Mēs atgriežamies Indonēzijā. Mēs izpētīsim vēl attālākas salas. Un mēs vienkārši baudīsim dzīvi dažās no trakākajām vietām uz zemes. Jūs droši vien redzat, ka es esmu ļoti satraukts šobrīd. Es vienkārši gribu pastāstīt jums iemeslu, kāpēc es vēlos doties uz Indonēziju. Šobrīd savā dzīvē man nav partners. Man nav nekāda atbildība, kas mani noturētu Austrālijā. Un es vienkārši gribu doties piedzīvojumos. Es gribu jūs visus paņemt līdzi vistrakākajos piedzīvojumos ārzemēs. Un es domāju, ka tas būs tik forši. Mēs dosimies uz jaunām salām, jaunām pludmalēm. Mēs iepazīsim jaunas kultūras, ķersim jaunas zivis. Viss būs ļoti aizraujošs un jauns. Tātad mums ir 2 nedēļas, un mēs lidojam uz Indonēziju. Es nevaru sagaidīt, kad jūs varēšu paņemt līdzi. Mēs izpētīsim dažas fantastiskas vietas. Un jā, liels paldies jums visiem. Tas nebūtu iespējams bez jūsu atbalsta. Mēs to darām, draugi. Aiziet! Šī omāra veidīgā zivs izskatās gandrīz gatava. Izskatās kā mazs omāra aste. Izskatās tik labi. Bet saule riet, draugi, ir 2. dienas beigas, un mēs pagaršosim šo sasodīto omāru veidīgo zivi. Paskatieties uz to, izskatās kā mazs omāra aste. Tātad pamēģināsim un paskatīsimies, kā tas garšo. Es jums pateikšu, vai tas tiešām garšo pēc omāra vai nē. Aiziet! Godīgi sakot, tas patiesībā garšo kā omārs. Nezinu, vai tu vari redzēt to gaļu tur. Paskaties uz to, tā ir ļoti stingra gaļa. Un tieši tāda ir omāra gaļa. Paskaties uz to. Ļoti elastīga, tieši kā omāra aste. Tekstūra ir tieši tāda pati. Tam nav tādas pašas vēžveidīgo garšas, bet tekstūra patiešām ir ļoti līdzīga. Un šī baltā gaļa ir brīnišķīga. Esmu apēdis tās 2 mazo omāra astes. Šis ir bijis īsts piedzīvojums. Es vienkārši gribu pateikt jums milzīgi paldies par jūsu mīlestību un atbalstu. Lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet, ja jums šis patika. Un tiekamies nākamajā piedzīvojumā, draudziņi. Šihū!